Ja problēmas nāk dzīvē, tad tagad tu sapratīsi, ka tās ir radītas, lai tev dotu uzviju, lai te būtu svētības krātuve pieejama. Katrai problēmai ir apsolījumi un svētības piekābinātas. Burtiski, viena nevar ierasties un otrā vienlaikus nenāktu klāt ar to. Problēmas, varētu teikt, ir radītas priekš svētībām. Mēs lasām Jākaba vēstulē, kad turam to par vieniem priekiem, ja mēs iekrītam dažādās problēmās. Iedomājies, ja problēmas arī ir tādas, ka, ja problēmu izmērs dos tev svētības tādā pašā izmērā, vai tas nepadara tevi zinkārīgu? Vai tā tas nebūtu, kā Dieva apsolījuma un spēks, ka tie ir lielāki par problēmām? Tādā gadījumā tu paplašinājies domu veids, tavs uztvēres veids un tava valoda arī ar to. Katrai problēmai pievienots apsolījums. Tur vien krātuve ar svētībām pielikta klāt. Tāda ir debesu valstība. Varana, nepārspējama. Debesu valstība ir savādāk. Tā ir citas dzīves josla, cita dzīves joma, cita dimensija, citāds veids domāt, runāt, redzēt, ticēt, rīkoties un staigāt. Muļķības grib spiesties iekšā mūsu ausīs komposts. Vienīgais, ko tā darīt, ir spiest to prom. Spiest prom to slikto ar to labo. Lasot Dieva vārdu, Bībeli, mums jābūt izvēlīgiem. Es nevaru iedomāties klausīties uz jebkādu mūziku, piemēram, kur kāds lamājās, piesauc velnu, lai arī cik mūzika būtu skanīga. Man tas griež kaulos kaut kur. Mums vajadzīgs katru lietu pārbaudīt. Mēs nevaram pieņemt jebko. To jau arī nedara cits cilvēks, kas netic Jēzum. Visi cilvēki ir izvēlīgi. Tā tas nav, ka mēs esam, kas saka, neesam izvēlīgi, bet apzināti izvēlīgam jābūt. Mēs atrodamies tātad šeit uz zemes, lai pārvērstu to negatīvo par kaut ko brīnišķīgu. Jo Dievs negrib, ka tu būtu upuris. Jo tu neesi zem kaut ko nolikts. Tu esi nolikts virs visiem dzīves apstākļiem. Kristu Jēzu. Tas ir tavs perspektīvs. No augšienes, no debesīm iedots. Tas nav tāds, kas nācis no zemes lietām. Tas ir cits domu veids, kas nav dzīts no apstākļiem, un tas mums dod jaunu valodu beigās. Mēs mantojam pestīšanu. Kā es teicu, Dievs mums jau tūlīt nenositīs pēc tam, ka mēs esam mantojuši šo pestīšanu. Viņš grib, lai citi cilvēki iepazīstas ar Dievu caur tevi. Un grib, lai citi cilvēki dzird, kā tu esi atradis ceļu laukā no problēmām. Jo tādā veidā Jēzus atnāca. Viņam bija jākļūst cilvēkiem līdzīgam. Savādāk mēs viņu nevarētu iepazīt. Mēs nevaram Dievu iepazīt, ja Dievs nenāktu tāds pie mums. Mums vajag valodu, kas apraksta, kāds ir Dievs un kāds Dievs ir priekš mums. Katra negatīvā lieta tev ir faktiski pienākus, lai tev dotu uzviju.
jūs, kas esat kristieši jau kādu laiku bijuši, jūs varat noteikti atcerēties, kā Dievs jūs ir izglābis no vaiprātīgām lietām, no katastrofām. Cik reizes mēs neesam gājuši pa ielu un pēkšņi mums jāsasien kurpja šņori, tā ir atraisījusies. Kad jūs noliecieties lejā, un tur paiet kāds 5 vai 10 sekundes, nāka kravas mašīna un sadauza, sašķaida totāli to gaismas stabu, kas jums priekšā bija, kur jūs būtu bijuši, ja jūs nebūtu apstājušies un kurpjas šņori būtu sasējuši. Kā tas var nāktis, ka Dievs izglāba no dažādām lietām, bet ļauj tev piedzīvot citām? Acīm redzot problēmām. Tev nepatīk tā problēma. Kam tev patīk? Bet, ja mēs redzam to uzviju, kas ir sakabināts ar šo problēmu, tad pēkšņi kaut kas cits. Vai tad varam turēt to par vieniem lieliem priekiem, ja mēs iekrītam dažādās kārtināšanās un problēmās? Viss negatīvais tika pienaglots pie krusta. Negatīvās domas, ņirgas, pesimisms. Nav atļauts to atkal pieņemt pie sevis. Mums ir cits ticēšanas veids. Jēzus nomira, lai tev to atņemtu, neņem to atpakaļ. Tas nav tā domāts. Katrs šķērslis varētu pat būt dizainēts, lai tev dotu šo uzviju. Dažādi šķēršļi, kas dod sašutumu. Ja tu izvēlies pats izmist, tad tu neesi pārāks par šo te notikumu. Tev ir cita izējas pozīcija dota Jēzu Kristū. Tev nav jābūt šis vecais cilvēks vairs. Bet kas tad tu patiesi esi? Tu esi jauns cilvēks. Dievs tev ved prom no vecās pozīcijas. Es atceros vienreiz, es pajautāju Dievam, kas tad tas ir, ka Kristus mājo manīs. Un no rīta es atmodos ar sapni. Tas bija ļoti spilgts un skaidrs. Tie bija mani klases biedri no pamatskolas. Viņa mani sita, un es viņam nepatiku. Kā bērns, ko lai saprot no apkārtni? Es domāju pats, ka es biju pieņēmis to zaudētāju lomu, kas nāca pasaules kara cilvēkiem, kas bija izbēguši. Sašaut, sasist tāda Latvija, un tas viņam bija dziļi iedzelies iekšā. Es pieņemu to lomu, acīm redzot, es nezinu īsti. Bet es redzēju, kā es sapņos sēdīju pie galda, un viņi man teica, kāds slikts atzīmes tev ir. Piedod, šis ir mans atzīmes. Jo es pēc Bībeles skolas iešanas, es nostudēju vienu gadu Bībeles skolā un iepazinu Dievu. Pēc tam es jautāju Dievam, ko tu gribi, lai es daru tavā valstībā? Un es jūtu mājienu, ka man jādara pa jaunu priekšmetus no vidusskolas. Un es sapņoju par tām atzīmēm, jo viņas bija spīdošas. Vislabākā atzīme ķīmijā, gandrīz vislabākā matemātikā, bioloģijā, fizikā un vislabākā sabiedrības zinātnē. Un tas manīs nebija agrāk. Un es sapņos redzēju, kā es liktu tās atzīmes uz galda, un es parādu viņiem, jūs ņirgātāji, paskatieties, tās tī manas atzīmes. Un es pamodos, un es sapratu, protams, ka tas ir tas, ko Dievs grib, ka viņš mājo tevīs, ko tas nozīmē. Es dzirdēju pa vīru vienu mācītāju, ko es iepazinos, viņš stāstīja, kā uztvert problēmas, un es tā domāju, ka tas pareizi. Viņš, piemēram, piezvan telefonā savam draugām, Pēteri, zini, kaut kāda fantastiska lieta notika man. Zvana pie durvīm, un problēma. Tu nevari iedomāties, ko es vēl neesmu atvēris to paku, jo es varu viņu pataupīt vēl kāds 3 mēnešus, to te problēma. Ko? Pēteri, vai tev nav problēmas? Neizmīst, Pēteri, tev drīz būs. Tu zini ko? Tad, kad tev būs problēmas, piezvan man. Es gribu redzēt to uzviju, kas nāk.
no tā visa. Kāpēc tev ir šie stulbi apstākļi? Tas ir, lai tu to īsto ceļu varētu redzēt. Lai tev tas dotu uzviju un svētību. Lai tev atjaunotu. Lai tev mācītu. Lai tu iepazīsties ar šo te jauno dizainu. Jo Jēzus saka, tāds te tu esi, nevis tāds vecais. Tas ir izmirs un pagalam un prom. Tev jāiemācās domāt šī līmenī, nevis tādā vecā. Problēmas ir iespējamības. Mēs iemācamies, kā iet savā mantojumā. Tas ir mantojums no Dieva. Katrs apstākļus tavā dzīvē dod vienu iespējamību. Un katri apstākļi ir radīti, lai tev mācītu palikt Jēzum līdzīgam. Tātad pārtraukt sūdzēties par savām dzīves problēmām, par saviem dzīves apstākļiem, jo tev jāsāk skatīties no majestātes pozīcijas par savu dzīvi, jo viņš ir pārāks par visiem taviem apstākļiem. Visu viņš uzvarēja un ieņēma. Viņš nāca, lai rādītu debesis virs zemes, kādas tās ir, lai iemācītu mums debesu valodu, jo mēs esam debesu valsts pilsoņi. Šeit virs zemes. Kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šī pasaulē, ir teikts par mums. To mums ir jāiemācās. Katra situācija dzīvē ir dizainēta, lai parādītu tev, ka tu vari kļūt Jēzum līdzīgs. Nav vienmēr jāsauc Dievu palīgā. Raudzīsimies uz Dieva majestāti, uz viņa pārākumu. Mūsu debesis tēvs nav izbrīnījies par neko, itin par neko, jo Jēzus ir nepārspēts. Svētais gars vienmēr mūs vada uzvaras gājienā. Bieži vien mums ir sakāve dēļ mūsu pašu domu veidu. Romiešu vēstulē 12. nodaļa 2. pantā ir rakstīts, ka lai mēs netopam šai pasaulē līdzīgi, lai mēs atjaunojamies savā prātā un domāšanā. Jo starp mūsu ausīm ir tā problēma. Jo mēs aizputrojamies negatīvās jūtās. Jēzus nāca, lai dotu citu domas veidu, gara augļu, izveidošanos. Ja mēs to atļausim, tur ir ietilpts mīlestība, prieks, miers, izturība, krietnība, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Apstākļi bieži vien nav tā problēma pati, bet tavs veids uz tiem te apstākļiem raudzīties ir problēma. Ja tu esi Kristū, tad arī visi tavi apstākļi ir nolikti Kristū. Aplenci savu apstākli ar Dieva klātbūtni. Kā Dievs raudzītos uz tavu problēmu? Tu domā, ka Dievs ir ķers ap galvu un vaidēs, es nezinu, kā šo te visu izkārtot. Īsti nē. Dievs grib, lai mēs priecājamies savos apstākļos. Lai mēs apzinātos staigāt viņā, runāt viņā, mājotu viņā,